Labrīt, ir jau 6. dienas rīts. Vakar nevarēju atcerēties, kā sauc akvāriumu. Pagulēju, atcerējos. Un pēc tam arī ar batiskāfu brauksim. Tagad ir 6:30 gandrīz, 7:30. Brokastu laiks un jādodās ceļā. Šorīt jūt, ka gribētos vēl pagulēt pēc garās dienas pa Kairu un busu. Dodamies vispirms uz batiskāfu, pēc tam akvārijas. Visur jau novēl laimīgu jauno gadu. Esam tajā pašā promenādē, tikai no otra gala, kur īsti neatnācam. Tā kā viss kārtībā. Mūsu dzeltenais batiskāfs. Esam zemūdenē. Dzīvību pagaidām neredz. Mazās zivtiņas ir. Te kaut kas parādās. Tā ir raja. Raja. Jūs zināt, ko nozīmē raja? Viņa zināt? Jā, viņa tā ir grāmata šitā. Raja. Jā? Grāmata ir zile. Tas ir mazās tās raibās. Liekas, ka tās ir kaut kādas zebruzivs vai kaut kas tāds. Kaut kas ar zebrām saistīts. Izklaidētāji mums te arī. Izklaidētāji. Tāpēc, ka viņu ir tik daudz. Jā. Ir izklaidē. Jā. Hi, shark. Aizpildēju. It's coming again. Pilns ar snorkelētājiem.
Atgriežamies ostā. Mēs tūlīt tauziņā redzēsim. Ar šitiem takšiem braukt nedrīkst. Varot apčakarēt. Iesaka tikai ar viesnīcas taksi braukt. Esam ceļā uz akvāriju. Esam ieradušies Grand akvārijumā. Mums ir jāies visiem reizēm. Летом тут его увидите. И ящерица. Likās, ka ezīšus viņa liek akvārijā, bet tur izrādās ir anakonda. Krokodīli. Visur ārpusē tūkstnes. Kā nav apdzīvotības. Šitos bruņu rupucīšus var pabarot. Skatāmies. Jā. Tā viņš rokā. Gārus. Nekuķers viņš to izskatās. Kas to saķers gaidām, kad saķers kāds? Nu, bruņa rupuči. Punktainais zutis. Saulī. Kā ir lūdzu? Bazilozaurs. Ūdens dinozaurs. Līdzīgs kā Spānijā. Haizivju tunelis. Reku lielā haizivs. Reku lielāka haizivs. Kas grib redzēt? Cilvēks burbuļus pamāja. Čau! Arī pamājam čau!
akvalangis. Viņš skatās sevi. Vēl viens akvalangis. Viņš pājā monīmāci, redzat? Viņš varbūt... Вот видите, этот огромный там вот. Сколько лет ему, например? 100. 150? 150. Kā saka, da? Kā parasti viņiem visiem 150 ir. Ja veci. Skaties. Arī pie nobildēšu tūlīt. Viņa rupcīti. Pastaigām pēc tam, kad beigsi staigāt. Elija gal nori palaikyti. Elija, tik palaikysi. O. Jāgaida putniņi, it kā nāks baroties. Bet... Varat nobildēt? Tā es filmēju šobrīd. Tagad. Nu, visu akvāriju nobeidzām ar putniem un dodamies uz viesnīcu noteikti. Laiks nobraukt pa kādu slitkalniņu. Ilgi gaidīju. Pēcpusdienā pabraukāju pa slitkalniņiem. Bija labi tieši laikā. Izrādās, visur ir siltais ūdens un nav jāsalst. Ja neskaita augšā uzkāpjot, kad vējš pūš. Vēl pāris atrakcijas nesanāca. Izmēģināt, tad rīt būs jāmēģina. Bet beigās, kad jau palika augsts, jau prasījās uz silto basēnu. Bet nu, saulrietis jau taisa visu pamazām ciet. Vēl vakars priekšā, rītdiena un vēl arī rīta puse. Bet taisamies uz mājām. Dodamies vietējos veikalus paķemēt. Šis tas jānopērk. Tikko gribēju apēst. Iznācām ārā pirmo reizi paši bez gida. Iesim tuvējos veikaliņus apskatīt. Esam viesnīcas priekšpusē. Veikaliņi. Visur gaismiņas. Tās esot par godu turistiem. Atgriežamies viesnīcā. Nopirku 2 siksnes par 25 eiro. Nu, droši vien, ka varēja lētāk. Bet iekšā man piedāvāja vienu par 22. Hugo Boss un kāda bija otra? Calvin Klein laikam. Šopings noslēdzies. Šitādu mums bērnam uztaisīja jau paro dienu. Šodien zaķis, bija kaķis. Bet re, kur ir siksnes pa 25 eiro abas divas. Gan jau, ka varēja pat vačuku nopirkt. Rādīja, ka īsta āda dedzināja. Labi, Hugo Boss droši vien tur tālu līdz viņam, bet dēmbas ir. Kaut kas ir. Šitā nav tik mīksta, bet nu gan jau ienēsāsies. Viena jāliek lietā.
un magnētiņi. Nopirku, un kā parasti, kad nopirkti, tad atrodas skaistāki. 2 par 6 eiro arī jau nebija pats izdevīgākais darījums priekš Ēģiptes. Tā kā tā. Dienas aktivitātes noslēgušās, vēl laiks vakariņā. Un tad jau droši vien atpūta. Un rīt uz delfināriju.